kā sastāv vilciens? Pareizi, no vagoniem. Un tāpēc var likties, kas tur liels, sakabina kopā dažus vagonus un vilciens gatavs. Bet kā vienmēr, dzīvē viss ir daudz sarežģītāk. Lai izprastu, kā top vilciens, mēs aplūkosim vienu vagona, sauksim viņu par Antonu. Ceļu no Rīgas uz, teiksim, Kazahstānu. Very nice! Antona ceļš uz tālo zemi sākas Rīgas ostā. Tur tas no kuģa saņem kravu, kas paredzēta kādai Kazahstānas kompānijai. Lai kravas transportēšana pa dzelzceļu būtu izdevīga, Antons nevar doties ceļā viens pats, tam jākļūst par vilciena sastāvdaļu. Tāpēc tas no ostas dodas uz Šķirotavas staciju, vietu, kur top vilcieni. Ar vairākiem desmitiem ceļu, pārmiju un bremzēšanas sistēmām šķirošanas stacija ir viena sasodīta sarežģīta sistēma. Ikdienu te tiek izveidoti vairāki desmiti vilcienu sastāvu. Katrs no tiem dosies savā virzienā. Katrā sastāvā ir līdz pat 60 vagoniem, kas izstiepušies teju kilometra garumā. Pats interesantākais, ka gandrīz viss vilcienu tapšanas process šeit šķirošanas stacijā notiek automātiski. Šķirojumie vagoni tiek lēnām stumti uz šķirošanas uzkalu. To dara manevru lokomotīve. Noteiktā brīdī vagoni tiek atkabināti no sastāva. Ripojot lejā pa uzkalu, tie uzņem vajadzīgo ātrumu. Ar pārmiju palīdzību vagoni tiek novirzīti uz īsto ceļu un pievienoti savam sastāvam. Visu šo procesu vada dators. Tas pārslēdz pārmijas un ar speciālu bremžu sistēmas palīdzību kontrolē vagona ātrumu, ņemot vērā tā svaru, gaitas īpašības un pat vēja ātrumu un virzienu. Lai nekas nenoietu greizi, šo procesu uzrauga un datoram dod attiecīgās komandas Šķirotavas stacijas dežuranti. Mūsu stāsta galvenais varonis, vagons Antons, šeit tiek piekabināts sastāvam, lai kopā ar citiem tādiem pašiem vagoniem dotos Kazahstānas virzienā. Ir visai neliela varbūtība, ka jau Rīgā no atsevišķiem vagoniem tiks sakomplektēts vesels vilciena sastāvs, kas dosies taisni uz Antonam paredzēto galamērķi. Tāpēc visticamāk Antonam pa ceļam uz Kazahstānu pat vairāk kārt nāksies pieturēt šķirošanas stacijās, lai mainītu vilcienu sastāvus uz tādiem, kas dodas tieši viņam paredzētajā virzienā. Tāda, lūk, sarežģīta tā vilciena būšana.